Labi, jauns video. Iepriekšējais video bija par Bračkas pasātu viņu uzlabojumiem. Tad, lai es cīnītos pret Bračkas auģiku, es arī uzlaboju savu bembi. Es jau braukāju kādu mēnesi ar viņu. Tagad 12. aprīlis ir mēnesis pagājis tieši kopš viņu izvilku ārā. Un par to laiku es sadarīju daudz lietas. Vajadzēja šim video būt mazliet ātrāk, kādu nedēļu vai divas. Es tagad jau braukāju visu, kas man ir izdarīts, bet tehnisku iemeslu dēļ man ir jāpārfilmē visi intro un video nobeigums. Un, jā, nezinu, ko teikt. Skatieties tālāk par kā mēs būvējam izplūdi. Viņš tiek aizvest pēc tam pie čipotāju, dabūta jauda. Tas viss tālāk video. Ko es vēlējos atgādināt ir par mūsu sponsoriem Redpart. Protams, neaizmirstiet par viņiem, par lētākajām, labākajām detaļām, ko jūs varat iegādāties mājaslapā, vai arī WhatsAppā uzrakstīt droši viņiem. Ļoti atsaucīgi džeki. Un arī mūsu merch, apakšā ir hoodies, kas ir perfekts hoodies, silts un viss tā tālāk. Pērciet viņus, pērciet, jo ir forša sajūta te un ieraugu savu hoodie. Ir bijusi Bračkam tāda situācija, es vēl neesmu to piedzīvojis, kāds ir, kad es redzēju, ka kāds staigā mūsu hoodiem. Tā ir ļoti patīkama sajūta un, jā, skatāmies tālāk video, kā būvējam izplūdi. Tur veciem bija iekantēts un izstījās, ka viņš ieiet kaut kur mašīnā iekšā. Skatībā. Nā, pamats uztraukumu. Vēl viens jautājums, ko tev čiplinorim pajautāt. Vairāka zondas. Vai aizmugurējā zonda ir nepieciešama tev? Vai to vienkārši var izskudēt ārā? Ķipa to, kas ir postcat. Nu, piezvan, noskaidro. Ir mainīts ķipa kaut kad. 3, 5, 22. To redzēs iekšā karterī. Jā, kad noņems. Ja tur ir datums. Nu, reku, tev gals ir tecējis. Īstenībā. Tur iermēņa sila tev netek. Pisās ārā. Tur tāds slapšs ir. Jā. Jā, atklāsim viss, kas ir slikti ar bēmbi, kas jātaisa. Viss jātaisa. Jauns auto jāpēr. Ar benzīnieku, vai ne? Jā. Un viens dīzeļu heiters. Jā, man izstāst, ka arī būs dzinēji pa dušku jāņem nost, lai izņemtu DPF. 100 punkti. Taču tās visas skrūvas ir skrūvētas. Jā, lai izņemtu viņā arī ir jānoņem kronšteins nost. Bet priecājos par to, ka ir skrūvētas nesen salīdzinoši. Ja DPF man nezinu, ir kāds man palīdz dzīvē. Tad jā, kamēr būvēsim izplūdi, samainījuši sev aizmugurējiem diferenciāliem. Šeit eļļu, samainījuši kārbā eļļu un samainījuši priekšējiem diferenciāliem eļļu. Tur pizdāja. Uzkās. Yes, jāpasās ar visu downpipe, ne? Jā, bet tu jau mums labs draugs, ne? Aha. Downpipe jau viegli uztaisīt. Jā, protams, viegli. Nu jā, bet padomā, cik tur DPF aizņem vietu un cik daudz aizņem downpipe. Protams, salīdzinoši neko jau viņš neaizņem tur. Ko? Izplūdu esam noņēmuši veiksmīgi. Vēl tikai downpipes jānoņem, ne? Jā. Un tad jāsamien vēl kārbai diferenciāļiem eļļu. Bet tagad grūtākā daļa izplūdi jau viegli noņem paši. Jā.
iedzeru. Es neesmu perfekts. Tu arī neesi perfekts. Mūsos visos kaut kādi mīnus eksistē. Sēžu skatos mājās, Obera 11, kā debils Emīls un redzu, kā semīs darās pakaļ. Tur visiem ar plēzi ir motherfuckers hitalik. Var jau tomēr provēt nemīs pārindīgs, kad skaļi kliedz. Nu tā, esmu cik varēju izvilkt ārā eļļu. Esmu izvilcis ārā. Un varēsim likt jaunu eļļu. Diferenciāli. Un kā tev, Emīl, tur sokās? Nu, ap šo mirkli es bišķiņ sāk ienīst dzīvi. Tik traki, jā? Jā, diezgan. X-drive problēmas. Jā. Es būtu priecīgs, ja es nebūtu šeit puses priekšā nolicis. Kas tas pa bendera pusesīm priekšā? Jā? Nu, plām, jā. Pirmajai sērijai vispār tikai priekšā ir puses. Pat aizmugurē nav. Nu, tas nav bēmis. Tas nav bēmis, draugs. Tā, nu man te palikusi vēl viens skrūba, bet pie viņas jau arī ir jātiek vēl klāt. Jā. Es zinu, kā lai pie viņas tiek klāt jākat. Labi, netraucēšu tev darbu. Tas būtu ļoti jauki, ja es netraucētu. Ko, kontents jātais? Šitie tevi influenceri. Jā, liešu pats sev. Liesim atpakaļ eļļu. Tas fotoradars ir. Ganža strādā tad, kad kādam laiks ir atpūsties. Alu strādā tad, kad laiks ir kādam kaut ko pierādīt. Vietu ierādīt var tikai kārtībnieks vai ienaidnieks. Rīvumi mācīt var tikai ierodoties darbā rīt. Manas solas ir viss, kas man ir. Prāts man saka, nevar beigt klausu, ko saka priekšā sirds. Sajūtu šodien veiksmīgs devos uz Fēniksu, kā svešinieks, bet izgriez aparātā filigrāni S36-niekus. Kad kanibāls tak nē, bet anime es animāls. Jau griežu nagus ratāk nekā barakļānu Jānis Brāla. Tu, ko domā pļaut, vari nemaz nesēt. Šajās rindās atradīsi, ko tu parūpījies nespēj. Ieraugoties spoku, sacērt un tam kreiso roku. Nesaprotu viņa joku, tādēļ viņu šonakt moku. PPPs, testosterons ir asinīs un jaudīgi pauti pumpē galvā štromba tā kā Tesla. Vīrišķīgs kā turbo reiste. Draudi man kaut zaļā vestē, kas bļē vispār tevi tur respektē. Lai no kuriem huitiem būtu nācis, atbildēšu katram disējam kā Jānis. Man nav kauns, situ garā zārka naglas apigēna daudz. Rītu ausmā kriti. Kāds sajūts tev? Tieši dzīvi tāpat. Mums nav mainījies. Ir pulkstens 7 un 10. Atradu krāsētas skrūvas. Jā, un mēs esam dabūjuši ārā DPF. Tikmēr es esmu jau pieskrūvējis atpakaļ jauno kārbas pannu. Vēl tik jāpievelk skrūvis un var lietēļ iekšā. Nu, tagad te ir ļoti daudz vietas. Te ir ļoti daudz vietas. Vairs nekad nedarīs nevienam 435. dētā, vai ne? Nē, ja maksā par tādu, what the fuck not? Tā kā, jā, nu, tas nebija viegli. Varbūt mēs vienkārši esam stulbi abi divi, bet, nu, nezinu, kā viņi te nav baigi daudz vietas. Kaut kā tā. Darbosimies tālāk. Ja godīgi, es tagad vairāk esmu sācis auģiku pats mazāk skrūvēju. Es auģikiem tiešām maz ko darīju. Jā. Kaut kā kopš bembis esmu pats vairāk sācis skrūvēt darīt visu.
Kaut vai būtu bijis, vajadzēja būt otrādāk. Zini, kā auģis jau lētāks, tur grūtāk kaut ko sapist, lētākas detaļas, ja sapist kaut ko, kad aproja kādu ītni vai ko, bet... Jā, bet bēnbim atkal dārgāk remonta, tāpēc jādara pašam. Jāliek kamēr lādēties un jāskrūvējas tālāk. Tikai čiepas, kuras svārus grauž, ceļš nav tie, kas viegli prātīgi no šotiem puš. Mēs alus sitam štukām pušu, pohu dienās esam 5 reiz nomiruši. Un kā mūsu bratans Kristus atkal atdzimuši. Ej un sities ar tiem lāčiem, nedzen bārdu nost. Ja tev vajag uz Zviedriju, tad ņem un uzbūvēj savu plostu. 200 kilometri vakara pastaiga. Labi, pastāst par sevi. Ko tu šeit dari, ko mēs šeit daram, kā jūs atrast? Man sauc Vasilijs, man ir 36 gadi un parīt dzert. Un ja nopietni? Tad es esmu Emīls, jeb EP Steelworks, taisu izplūdes kolektorus, jeb kādus fabrication darbus, viss, kas nepieciešams. Tā, ko mēs šeit daram? Mēs šim te... Jaudīgiem dīzelim. Es tādas vārdas neņemšu mutē. Taisam downpipe un izplūdi. Jā, kāds mums ir progress? Progress ir sūdīgs. Es biju normāls čakars, lai evakuētu veco DPF, bet To dabūt ārā. Grūtākais ir izdarīts, tagad patīkamā daļa. Un, jā. Jūsu telefona numurus ielikšu, lai parādās ekrānā, jā? O. Tajā apakšā. Ja kādam interesē uzbūvēt izpildi. Labāk Instagram handle. Instagram labāk? Jā. Nu labi, tad Instagram. Jā. Tad tagad tālāk būs diferenciāļi, bet pirms tā es aiziešu auģiku paskrūvēt, jo man rītdien brauc pircējs. Rītdien tikšu projām no sava Audi. Bēdīgi, bet ko padarīt? Jāuzlabo šis te. Es domāju, būs taisnā izplūde, jo skanēs krietni labāk un patīkamāk braukt būs. Ne? Skanēs brutāli skaļi, visticamāk. Jā, jo Šis te jaunieks ir izvēlējies 3,5 cauruli bez neviena bunduļa visā garumā. Jā. Vajag maksimāli daudz jaudas, zin kā. Dīzeļiem jau vajag. Šautauts pasaldības policija. Jā. Zin kā, uz mehu dienām, es jau pieteicos uz mehu dienu, drag race, un uz mehu dienām vienmēr tur ir CSDD reidi, tā kā... Jā, cerams, Bračka man uzdzīs arī uz traļa. Tā kā jā, trubas te būs diezgan nopietnas. Tās ir liels diametrs. Tā kā jā. My muscles orchid. Yes, the muscles orchid. My muscles are getting bigger. The muscles are getting big from the bone. Te rajonīs uz puslods, pēc sevis ielas uzkopi. Kā LV Ronīs pa kaklu kādam uzdoda, bre. Kad te tak rīmju tūkstoši plūstoši, dzīvi paliek lielākā daļā kuzavi pūstoši, lūstoši līgumi. Te muskuļi tik lieli, bet vislielākais ir tas, kas stāv aiz manas dziļās pieras, sevi Ar tiek, kur fonā būvēts downpipes, mēmākais downpipes būs. Tikmēr es esmu daudz maz visu, ko es vēl esmu vēlējies izdarīt, esmu izdarījis. Vēl tikai motorēļi jāsamaina. Aizmūrē diferenciāls ir. Kārba jāgaida, ka varēs mašīnu palaist, jo tur vajag optimālo darba temperatūru, izteigāt caur ātrumiem un pieliet vēl. Un priekšējais diferenciāls ir, motoram vēl eļļas nav. Tā vēl stāv. Vēl lūpa. Lūpu vajadzētu vēl pielikt. Bet tagad gan ir augsts, kur kamera aizpildē, ir diezgan augsts. Un 12. līmenī neliks tik labi. Pulkstens ir 12. Šodien diez vai pabeigsim. Bet, domāju, ka šodien būs krietni lielāks progress nekā vakardien, kad reāli, 5-6 stundu laikā mēs noņemam tikai downpipe.
Pats lapojies? Jā, ir ok. Vai ir bijuši labāks? Ir ok. Ir ok. Mēmākais downpipes vienkārši. Milzīgs. That was she said, bro. Acīm redzama ir pieredze, nepazīt tev pašam sevi, tāpēc piesardzīgi iededz, ble. Stūrī rekvizīti maigi iedzaņ nastu. Tu pats atgādini man vārnu traki. No Jelgavas nolam zaģēt nost, dzimtas kokara uzklāra. No turu zaģi kontrāt skaisti rotājo to uzvar. Paralēli tam es vadu baltu katafalku. Vai man vērts uz kādam bērnēm vilkt tādas pašas krāsas uzvalku. Nebija uzrauktajās ielās, kurās uzaug, tāpēc tagad caur mūziku tavu nākotni es uzraugu. Atraugu vīrs, brēs. My muscles are getting bigger. The muscles are getting big from the pump. Mierā, savu vietu šeit es ierādu. Radu vairāk sūdu nekā zarna tiebā. Reizēm krītu ceļos tiem, kas mani niebā. Indes tolerance kāp, kad galva nesap bišķus pietā. Ar flaķenēm es valku. Kā pagaidām sokās ar izplūdes būvēšanu? Neatbildes to jātājumā. Nav vietas nekur te 3,5 solīgai caurulē. Milzīgs pisu. Tā ir man reāla atbilde. Tā tad nebūvēja 3,5 solīgas izplūdes. Jā, aptuveni. Šitā varētu atstāt, tu pietiek, it kā tad vietas citām lietām. Bišķiņ clearances ir. Būs jālok kādā vietā truba vai ne? Paļbo? Tur bez variantiem droši vien būs jādod. Bet es saprotu, es gribētu, lai tā caurulē, lai šito caurulē es varētu te ielikt, tā kā... Es negribu vairs to filmu. Zaibā. Uz tā papīra bija mūza šmiga, bet tā pašķīda, ja iet būs uz amatieru pulku aktieru, jo stresa muskuļi tik lieli tā kā sapiera. Lai traumētu, tad jātrāpa ar pirmo, bet atkal vienam versam 6 panti fīto. Viņi saka to, ka nabadzība notur mūs pie saprāta. Es labāk graužu stūri, galva ļoti saklāta. Tam dzīgu tā, ka šautriņu metu perfekti mērķi, roka rāda triku retu un saka man, ka neesmu par vecu. Kaut reizēm akli lecu sev par plecu, jo nasta smaga, ko izdeilina. Nu, ko ir šodien ir trešdiena. Es esmu tagad atbraucis atpakaļ. Es nebiju no rīta. Es ir tagad 1:30 dienā. Un ir kaut kas mainījies. Audio vairs nav. Audi tika šodien pārdots. Jā, mazliet bēdīgi. Tāda pirmā īstā foršā mašīna, kas man ļoti patika, kas bija ļoti skaista pavasaru manās acīs. Pa ziemu viņi diezgan sagura. Es viņu izmantoju kā winterbīteru bez mazai. Un jā, aizgāja jaunietim rokās, gadu jaunāks par mani. Un, lai viņam labi kalpo, solījās, kad atsūtīs bildi pēc kāda laiciņa, kā viņam sokas ar to mašīnu. Viņš teica, ka viņš vēlas viņu restaurēt un padarīt arī smuku tādu, kāda man bija viņa aptuveni vasarā. Eisīšu buferi gan viņš nenopirka. Tā kā, ja tu vēlies 4 buferi no B6, man ir viens ko uz pārdošanu. Bet labi, tā kā šis video ir pa Bembi, tad, izplūdu lēnām top. Un pagaidām viņi izskatās šādi. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Lupa gan ir tāda, nekāda, es godīgi teikšu. Un es... Lupa ir mēsas, diemžēl, jā. Lētā Ķīnas lupa un, jā.
Viņi ir līki, te būs jāliek kaut kādi spaceri pa vidu, lai... Nē, no augšas skatoties jau neredz. Tagad šādā leņķī viņi ir ļoti slikti izskatās. Varbūt no augšas skatoties nebūs tik traki. Vēl pie reizes nolīmēju visu šeit, lai nokrāsotu šīs te, jā, krāsa lobās nost un izskatās drausmīgi. Tā kā, jā, nu, griezies kamēr. Viss lēnām top. Šodien vajadzētu būt, ka viss būs kārtībā. Es tā ļoti ceru, jo rītdien ir jau pie TDR, liekam sētinātās atspērs un vēl dažas pāris lietas, kas nav legāls. Un tad, ja viss kā sajiet kā vajag, tad piekdien es jau viņu dabūšu čipot, kas būtu ļoti labi. Cerams dzirdēs šovakar, kā viņš skan. Downpipam tiek taisīt visas sensoru vietas. Es uzvanīju čipotājiem, jautāju, kā ir ar tiem sensoriem, jo izplūdē nāk diezgan daudz sensoru, vai vajag kādu saglabāt, vai ko. Un viņš teica, vislabāk būtu vienkārši visi sensori, kas tur nāca, dabūt atpakaļ downpipā, un ja vajag kaut ko, viņš var vienkārši izprogrammēt, tad arī mēs tā darīsim. Atstāsim visu sensoru vietas, sāksim visu sensors atpakaļ vietā, un pēc tam čipotājs varēs pats izvēlēties, kuru sensoru kā viņš izmanto. Pamazām darbi kustās uz priekšu, izskatās jau izplūd ļoti, ļoti skaisti. Mēģinājumi vietas ļoti skaistas, tā kā Instagramā cilvēki tur. Vajadzība notur mūs pie saprāta, es labāk graužu stūri, galva ļoti saklāta. Samdzīgu tā, ka šautriņa metu perfekti mērķi, roka rāda triku retu un saka man, ka neesmu par vecu. Kaut reizēm akli lecu sev par plecu, jo nasta smaga, ko es dailī nesu. Tikai nedaudz līdz esmu saratu mestu. My muscles are getting bigger. Yes, the muscles are getting big from the pump. Diemžēl nācās ieplacināt izplūdi, bet nav baigo variantu, jo Bembim ir šāds te. It kā jau arī viņu varētu izņemt, bet tad mašīna nebūs tik cieta, tik sportiska un nevadīsies tik labi, tāpēc izlēmām vienkārši saplacināt. Pareizais lēmums, jā? Jā, 100%. Tu jau izplūdes caurplūsmu ar to neizmaini, neiespaido. Viņš iegūst vairāk klierens ap mašīnas detaļām. Jā. Nu ko, izplūde tuvojas galam, vairs daudz nav palicis. Ir jau šeit ir pielikts, šeit ir sametināts, iet šādi. Un tad būs aizies uz āru. Jo sākuma plāns ideja bija, ka no šīs te vietas mēs laižam tā kā oriģināli iet šādi te un aiziet. Bet to tā darīs tikai tad, ja būs pat raku, braukājot vienkārši šādi ar taisno izplūdi. Ja vajadzēs ielikt kādu rezonatoru vai bunduli vai ko, tad tajā vietā ņems ārā, šito metīs ārā un uztaisīs caur turieni ar bunduli vai rezonatoru. Tā kā jā, tuvojas ļoti tuvu jau beigām. Daudz vairs nav atpalicis. Vēl kārbēji mazliet tur, nu jā, kad kārbēji mainēļ jāiziet caur ātrumiem un tad jau būs arī viss. Tad vēl rītdien ir pie TDR jāizbrauc, jāuzliek atspēres zemākas, lai ir smuki. Un tad jāmēģina tik pie čipotāja. Un tad vajadzētu izaicināt Bračku uz cīņu. Bet pirmās sacensības būs mehudienas. Un iespējams mehudienās pat būs tā, ka Bračka nepiedalās savu auģiku. Jo viņam motors tiek būvēts. Lai panāktu šo. Labi, nevar jau zināt, cik ātri un kā viss būs.
Nu, ko 3 dienu darbs ir galā, viss ir izdarīts, ir uzmetināta izplūde, samainīts viss ceļus. Jā. Smags darbs, ir pulkstens 9 pāri jau. Ir 3 garie vakar bijuši. Jā. Tas jau nekas, tas piedarās pie lietas. Izplūde sanāca skaisti, skaļi. Tā kā saimnieks vēlējās. Būs jautri. Vēl tikai čipošana, atspers jāuzliek, un tad jau šī sezona visticamāk arī tā tiks nobraukta. Tad tagad paklausīsimies, kā viņš skan, jo bez čipa bija ļoti tāda svilpošana, arī tukšgaitā, bet tagad tukšgaitā dēļ čipošanas vairs nav tā spalgā skaņa, bet braucot mazajos apgriezienos tāpat ir tā svilpošana. Bet nav tik traki, cik ir internetā, un caur kameru arī viņi ir trakāki. Nu, ko ir pienākuši video beigas, kas vēl ir mainījies. Tagad es braukāju ar 17-niekiem. Šī mašīna izskatās ļoti īpatnēji, teikšu uz viņiem. Neizskatās baigi glīti. Man arī ar viņiem nepatīk braukt, jo viņi ir zemāki. Es daudz kur metos tagad dēļ viņiem. Viņi ir cietāki, viņi ir skaļāki. Tie ir semīsliki. Es dabūju par ļoti labu cenu viņus. Visi disks, visi riepas, tāpēc es domāju, ka pēc gan nepaņemt. Un kas ir ļoti interesanti, aizmugure man ir uz flančiem. Jā, es nebūtu domājis, kad var būt tā, ka priekšā dara bez flančiem, ja nu priekšā lielākas bremzes, viss kārtībā, bet liekot aizmugurē, man vajag flančus. Bet tas tā. Jā, ar to es piedalīšos arī mehu dienās. Mehu dienās brauksim abi ar Brašku, protams, visu filmēsim, kā mums tur iet. Braška piedalīsies ar Passatu, jo Auģiks ir remontā, taisa viņu jaudīgāku. Tā kā tā. Ko vēl pateikt? Paldies, ka noskatījāties līdz galam.